Vispār tā ideja par saziņu ar citām būtnēm man nāk, ka es biju Malaizijā. Un man bija daudz brīvā laika, pat cik es biju ārzemēs, viens pats. Un es lasīju daudz grāmatas par šo tematu. Un visādi mēģināju dabūt saiti ar saziņu ar citām būtnēm. Un es tik daudz izdarīju, ka uztaisīju piramīdu savā istabā, kas bija līdzīgi Heopas piramīdai, visas proporcijas, viss. Tāpēc, ka es biju arī Eģipte, tajā piramīdā, tā man ļoti iespaidoja. Un vispār piramīda grieķu valoda nozīmē uguns iekšā. Es taisīju viņu no vara šitām te trūbiņām, un tieši tāda proporcijas un orientēšanas, tā kā reāla piramīda, viss pilnībā, cik es varu turēties pie tām pašām schēmām, ja? Un es pateikšu, ka es biju iegājis iekšā, es jūtu tādu starojums, tā visuma enerģija tā koncentrējas, kā man šeit dažreiz galvarēja. Tad tiešām very powerful things. Un cilvēki runā, ka te ir piramīdas būvējuši cita civilizācija, Norda-Eģipšana cilvēki. Viņi pēc tam izmantojuši viņu. Bet agrāk viņi būvējuši to piramīdu un virsū viņi uzlikuši vienu lielu kūci ar zeltu. Un viņi koncentrējuši to visuma enerģiju, tāpat kā es jūtu myself. Tagad es pats jūtu. Zeltu viņi visas divas piramīdas. Un viņi dabūši iekšā koncentrēt enerģiju, visuma enerģiju un priekš visādām darījumiem. Viņi izmanto kā enerģiju, viņi varēja izmainīt dažas vielas, un es iedomājos, ka tā piramīda palīdzēs man dabūt saiti ar citām būtnēm. Un es nogulēju tajā piramīdā 1 gadu, katru nakti, un es jūtu, ka uz mani nāk tāds izstarojums. Tā piramīda koncentrē visuma enerģiju. Un tā vienā dienā es dzirdu balsi manā galvā, kad es gāju pa ielu, un viņi man pasaka, tur mēs neiesim, iesim atpakaļ. Kā? Es gribu tur iet. Nē, mēs iesim atpakaļ. Un tā es saprotu, ka tas nav mana balss, bet tā ir sveša balss. Kāds cits ar mani runā. Un no tā momenta es sāku komunikēt, sazināties ar mirušiem cilvēkiem, ar visādām būtnēm, un daudz ko interesantu es uzzināju. Pieņemsim, ka apziņa ir ne tikai dzīvajam, bet arī nedzīvajam. Piemēram, dzīvajam patīk, ka puķis ir dzīves, un viņam ir apziņa. Bet arī atomam un molekulai arī ir apziņa. To es nemaz nezināju. Un daudz kas interesanti bija. Bet visinteresantākais bija, ka es beidzot nokļuvu uz connection, sazinājos ar Dievu. Un viņš man iedeva iespējas taisīt tādas lietas, ko parasti cilvēki nevar izdarīt. Pieņemsim, zivis aug ļoti ātri, es ārstēju cilvēkos, izdzinu vēl no cilvēkiem, augļi ļoti labi saglabājas pie istabas temperatūra, nemaz nevajag likt leduskapī. Un daudz ko es darīju, ko parasti cilvēks var, bet ļoti tāda minimāla apjomā. Es sākumā nebiju pārliecināts, ka tas ir Dievs ar mani runa, tāpēc, ka pirms tam runāja dažas būtnes, citas būtnes. Bet tāpēc, ka viņš man iedeva tas papildus spējas, tādas speciālas spējas, tas bija man iedots, lai es saprastu, ka es runāju ar Dievu. Un es nevarēju taisīt biznesu. Pieņemsim, es biju tajā Malaizijā un
es biju uz to palmeizu bordu, tā lielā laboratorija, viņam vajadzētu taisīt palmu eļļu, tādu, kas nepaliek netransparenti pie zemes temperatūras. Viņi nevarēja pārdot uz Ķīnu. Un es to izdarīju, un man visas parametrus uzlabojas. Viņam pateica, tādu eļļu mēs varam pārdot $100 dārgāk. Bet kad es paprobēju uztaisīt uz lielu kvantumu, tas negāja. Un Dievs man pateica, es iedzeru tev tas spējas, vai tu saprast, ka tu runā Dievu, ne tāpēc, ka tu taisi biznesu. Viss tas man pārliecināja. Tomēr tik daudz visādi piemēri bijuši, un mana praksa, ka es pārliecinājos, ka tas ir Dievs. Es runāju vienam mirušo, un man nebija tā daudz naudas, es domāju, es uztaisīšu naudu ar viņu. Kādā veidā? Es zinu, ka tās dvēseles, viņi var pārvietoties laikā, aiziet uz nākotnē un nāk atpakaļ. Un tā es viņam pateicu, tagad tu esi mīļs, viņš bija bijušais biznesmenis, Amerikas biznesmenis, un kas viņu nosauka konkurenti. Normāli vispār šitie mirušās dvēseles daudz vairāk staigā tiekam, kāds asiģeni bija, kaut kāda slepkavošana vai kaut kas. Nemieris, jā. Un tagad tu šodien trešdien, pārīt piekdien, tu aiziet lūdzu tagad uz piekdienu dienu un apskaties toto loteriju rezultātu. Un pasaka man laimīgu numuru, es uzlikšu naudu, mēs vinnēsim miljonus, un pēc tam, kad tev būs reinkarnācija, ja, kad tu piedzims pa jaunu, kāda bērna, es pagaidīšu, ka tev būs 18 gadi, un pusi es iedašu uz tavu rēķinu. Viņš teica, es papravēšu. Aizgāju, un pēc kāda laika atnāca, ilgi negāja atpakaļ, es nevaru. Es papravēju vēlreiz ar citu. Un tad, kad es gaidu, ka viņš nāk, kāds man paņem no muguras šitē un saka žņauku. Es jau kliedzu un Dievs jāsaka un krustu, paldies. Un tā pēc tam tā roka atvaižās. Un tad Dievs man pateica, tu nevari taisīt biznesu ar mirušiem cilvēkiem, especially tādu sliktu biznesu. Tā man bija tāda piedzīvojuma. Tagad zinu, ka mirušiem nav jāspēlējas. Viņš gribēja, es dabūju pieredzi visas jomās. Tāpēc, ka viņi bija plāni uz mani, viņš man nepateica toreiz, kādi plāni. Un viņš man sūtīja pat uz cietumu Malīzijā. Es tu iegāju, ka ilegāli imigrants. Ko viņš izdarīja ar mani? Viņš pateica tā, jūs zināt, tā Malīzijā tur tās European people, jā, cilvēkus nepārbauda dokumentus nekad. Tikai tos Indonēža bija šitas, tā Kambodža un tad pārāk. Un viņš gribēja, lai es būtu cietumā. Kā vai dabūja man cietumā? Viņš teica tā, tagad tu aizies supermarketu un nozags pats viņu ar cepumiem. Es teicu, kā es esmu docents, kā es varu nozagt cepumus? Viņš teica, tu aizies un nozags, es tev pateicu. Labi, es tev iemācīšu, kā tu jādara. Es aizgāju un nozagu. Izgāja ārā, kāds metas man pakaļ, bet es mierīgi gāju, viņš teica, neuztraucies. Izgāja ārā viss. Un to es darīju 2 reizes. Un 3. reizi, kā es izgāju ārā, kāds man palīdzēja. Kas jums te kabatā? Man bija aboli un soma bija un riekstus es nozagu šoreiz. Es teicu, nekā nav, un es rānu, es aizskrienu. Man skrienu pakaļ, man noķer. Un tad viņi man uzlika dzelžus aiz muguras, un nāk tas viss bars, tu sit man, tu bit man, tas ir normāli priekš marīša, jo zāgļiem jādabūn. Bet es pateicu, jūs man aiztiksiet, es jūs nogalināšu. Tā viņi nobies un nekā. Un tad man aizved uz policiju Iecrakņā, un tad man bija viss tas soma ar aboliem, un tas security guard bija, kurš man noķer, un policemen. Visi teica, jā, viņš nozaga. Bet tas jau redzēja iemācījis hipnozi pirms tam.
Un es runāju ar viņu oficieru kādu stundu, viņš man pratināja. Un beigās viņš aizmirst, kāpēc es atnācu. Viņš teica, ko jūs te darāt, kāpēc jūs atnācat? Es teicu, neko, es pat nezinu, kāpēc. Un viņš teica, jūs pasporti ir? Pasporti man nebija, es pazaudēju. Man viņš nebija vairs valīds, viņš bija expired. Un viņš teica, ok, pasporti nav, tas bija ilegāli. Un tā es dabūju iet uz cietumu. Un cietumā Dievs man teica, ka tev vajadzētu tagad, es tev speciāli aizsūtīju uz cietumu, vai tu pasargo tos cilvēkus, kas nevar pa sevi rūpēties pret visu to mafiju, kas tur ir. Un es te karos ar visu to celu, 30 cilvēki pa nakti uzbruk man. Es tā paņemu rokas un tā griez riņķi, Dievs man deva spēku. Un viņi visi pašķiras. Un no rīta vienam bija salausta roka, ar pliku roku. Nu, un tad es gāju atkal pret tiem oficieriem, kas tu sargā. Tā viņi apvaino cilvēkus, atbiežo un tā. Dievs gribēja, lai visu dar labu, cik var. Nu, un tad tas bija cietums. Es dabūju 1 gadu nosēdēt. Pēc tam man izlaid, un pēc tam viņš man, es strādāju koledžā. Un tur ar cilvēkiem man bija labs izgudrojums, optimizēt to. Viņi grib ievest visas skolas, un es būtu dabūjis, kad 5 miljonus. Bet man bija tad jādavās līdz, es strādāju kopā ar ministru vietnieku, jādavās. Un Dievs pateica, tu neesi parakstīt līgumu, nepalies, tāpēc, ka tā ir korupcija. Un tad viņš teica, tagad tu būsi nabaks. Un man bija nauda, un visiem cilvēkiem bija jādod, savas mantas izdevu, un es biju tikai šortos. Paliku vēlreiz. Un man kurpes viņš tā man iedeva tādu dunku, ka es pakritu un man pārplis kurpēju. Tā es piesīdāšu jorīt, un tā es tas staigāju. Un es 4 gadus nodzīvoju zem tilta un pie upes. Tā kā viņš man izvadāja pa dažādām lietām, jā, bija ubaks, nu es neubagoju, es makšķēju zivis. Un es būtu bijis miljonārs atkal, bet viņš man to aizliedz, redziet. Tā kā viņš man vadīja pa dzīvi. Nu tagad viņš man novadīja tik tālu, ka esmu trakamāja, tas nekas nav, tāpēc, ka es nekad neslimoju akšorī. Redziet, kā notika, ka es nokļūtu tajā trakamājā. Man izēja 7 gadus. Un viņš arī pateica, trakamāja nevar ieiet tāpatās. Es gribētu būt trakamājā. Kas man jādara? Viņš teica, tagad paņem savu riteņu, tas bija vakars, un šķirstu ielu. Un tad es šķirstu, un visi bremzē, tas cilvēki kliedz, ko tu dari, bet neviena mašīna man neaiztiek. Un es to darīju 27 reizes. Es baidos, es teicu, man taču nositīs. Viņš teica, tu nebaidies. Ja tu nositīs, es te uztaisīšu pa jaunu. Nu, un tad izsauc policiju, policija atbrauc un savāc man. Un viņš teica, tas vēl pamaz. Tagad tu aizies, tur bija postamenti, betoni. Es uzkāpu virsū, un viņš teica, tagad krīt atmuguriski tā. Kā es krītu, šita uzsitīs, es būs beigs. Viņš tāpats pateica, ja tu nositīs, es tu uzsitīs pa jaunu, nebaidies. Un es krītu atmuguriski, protams, baidies. Un es redzēju, ka tievais tikliņš sarkanais parādās, un viņš man noturēja. Tādu nokušēju drusciņu. Es nokrītu, ne asins nekā, un to es darīju 7 reizes. Un viņš teica, tagad tu izlikies, ka tu esi gandrīz beigs. Un to es izlikus, man nekā nebija. Un tad viņa pateica, tas ir traks. Un tā man savāc uz trakamāju. Actually, es runāju arī ar savu subconscious mind, tas ir tie logiskais prāts un tie ir zemapziņa prāts.
Un es zemapziņa prāts, ka niekad tu saisties ar Dievu. Un tad viņš te šeit, un kadreiz viņš man palīdz, praktiski palīdz. Ej tur, paņem to, palīdz. Viņš nekomandē, bet palīdz. Tā es ar viņu runājos, un tā, kad man tiešām vajag kādu palīdzību. Tā. Jo Dievs visu laiku nepalīdz sīkumos, viņš runā par lielām lietām. Un ar mani viņš aprunājas par visām tām lietām, pa pasaules galu arī. Un es viņam ieteicu 3 idejas, ko viņš principā piekritām. Pirmais, taisīt pasaules galu bez asins izliešanas. Ja mēs palasīsim Bībeli, tad tur ir šausmīgas lietas sarakstīt pēdējā nodaļā par to pasaules galu. Ka tur cilvēki trešdaļā uzreiz nomirst, un pēc tam Dievs uztais tā, ka tēvs un dēls naidojas, un dēls nogalina tēvu, un brālis nogalina brāli, un visa upes ir pilnas ar asaņiem, un cilvēks dzīves un nomir. Es pateicu Dievam tēvam, ka to mums nevajag visu. Priekš kā? Ja cilvēks nogrekojas, tiesa viņu. Un Dievs tēvs piekrīt, un te būs pasaules gals, var pateikt, nav pasaules gals, bet debišķīga tiesa. Tāpēc, ka gals te nebūs, te būs turpinājums. Un cilvēki var dzīvot nākošā dzīve pēc dievišķīgas tiesas 1000 gadu. Nav jau 100, bet 1000. Un tā bija viena ideja, ko Dievs akcept, piekrītām. Un otra bija, ka es uzskatu, ka vajadzīga jauna reliģija. Tāpēc, ka visas tās reliģijas, kas mums pašlaik ir, viņi cilvēkos visus sadala grupas, kuri kara savā starpā. Un jauna reliģija būs tāda, kas cilvēkos apvienos. Un tā būs vienkārša reliģija, cilvēkiem jāpjūt Dievu no visas sirds, jāmīl Dievu no visas sirds, un tad būs ļoti labi visiem cilvēkiem. Un trešā ideja bija par to, es ieminēju, ka būtu labi vispār izbeigt asins izliešanu uz planētas. Tas nozīmē, ka cilvēkiem būs cilvēki vairs nevarēs nogalināt vistiņu, nogalināt trusīt, nogalināt būlīt. Un cilvēkiem Dievs iedos speciālas sēnes, ļoti lielas cilvēku lielumā, kuras garšo pēc dzīves, garšo pēc lielapgaļa, garšo pēc cūgaļas. Un dzīvnieku pasaulē arī būs jauna kārtība, tad nebūs asins izliešanās. Nebūs vilks, nebūs eglis, vanagus, nebūs haizivis. Neviens dzīvnieks citu dzīvnieku nenogalinās. Un tā bija trešā ideja, ko man Dievs tēvs piekritām. Nu, un jāpasaka, kas notiks tajā momentā, kad pasaules gals notiks, kā notiks tā dievišķīga tiesa. Pēc tam cilvēki dzīvos, kā es pateicu, jau 1000 gadu. Laimīga dzīve. Un viņi būs visi sajaukti. Tie nebūs sadalīšana pa valstīm vairs. Tāpēc, ka kā tikai sadala pa valstīm, tas sākas teror, tas sākas visādās lietas nesmūks. Visi būs sajaukti tā kā Amerikā. Būs viena valsts un viens karalis. Un tā vēl es varu pateikt, ka Dievs tēvs arī iedeva karalim 40 000 planētu. Tas ir viss pagaidām, kur ir dzīvo cilvēki, kas ir līdzīgi mums, un drusku augstākās līmenis, tehnoloģijas augstākās līmenis, tāda tā kā mēs, un drusku zemāk. Un tas viss ir iedots, tu vajag būt viena valsts.
viena monarhija. Tad nebūs demokrātijas vairs, tāpēc, ka demokrātija neapmaksājas. Tā ir tikai korupcija un cilvēki kāvas pa siltām vietiņām un tur nekāda labuma nav. Un labs kings, labs karalis var uztaisīt daudz vairāk visu priekš cilvēkiem, lai būtu laimīgi. Mūsu planēta piesārņota, pārapdzīvota. Un visas upes, viss pilns ar ķimiju un tāpatas ezeri un tāpatas visa zeme. Un tāpēc te pieņemts lēmumu, ka Dievs uztaisīs 10 planētas, kuri līdzīgi mūsu planētai. Tikai visi tīrs tur ir. Ūdens kristāli tīrs, zeme tīra un dzīvnieki veseli un viss ļoti veselīgi. Un mēs pārbraucam uz tām 10 planētām. Un tad mums nebūs pārapdzīvotības, mēs varam būvēt nelielas mājas, 2-3 stāvīgas mājas ar visu dārziņu un nevajag taisīt tās debes krāpes, kas neveselīgi. Un cilvēki tur slimo un dēļ un nomir ļoti ātri. Nu, redziet, tas būs pašlaik pieņems lēmums, ka cilvēkus paņems vienkārši, kad viņi guļ, guļ, ja? Un paņems viņu without any trouble, without any disturbance, without any problems cilvēkiem. Un tiesas viņus. Un mazi grēciņi būs pārdotas, respektīvi piedot. Un liela grēcinieki jau savu, viņi nebūtu nekāda problēma, nosapkaušana vai kaut kā tāda, letāla izēja. Bet būs vienkārši viņiem jāstrādā kaut kur 20-30 gadus, kādas akmeņu lūžņas, smagu darbu, un pēc tam līdāks atpakaļ, tu normāli dzīve. Un ja jau dzīve 1000 gadu, tās 20-30 gadus nekas jau nav. Ka te nebūs vairs mirušos cilvēkus. Tagad mums ir visu laiku kāds nomira, visi raud un viss tās bēdīgs things. Bet Dievs Tēvs tagad viņš uztaisīja tādu dvēselisko dzīvi, spirituālu dzīvi. Kā cilvēku, kad viņam pieņemsim tagad 1000 gadu, viņam tā kā jānomirst, bet tad viņš nenomirst, bet viņš pāriet citā pasaulē, citā plāksnē. Un tur viņš dzīvo dvēselisko dzīvi, un kura tikpat interesants, ja neinteresants nekā šeit, piedzīvojam, pilnā piedzīvojam. Un pēc tam viņš var iet atkal materiālu dzīvē. Tas drusku līdzīgi reinkarnācija, ja, drusku. Bet cik ilgi tas viss cik ilgi tas viss turpinājās, to pagaidām nezinu. To Dievs Tēvs vēl nav izlēms. Bet tā būs. Tā kā nebūs nekāda raudāšanas. Un būs visu laiku kontakti. Mēs varam kontaktēt cilvēku, kas aiziet citā pasaulē. Redziet, sava banka, es biju bankas owner, ja, direktors. Mēs 6 miljonus latumos esam parādā. Un tagad būs tas visuma palīdzības fonds, no tām visām planētām nāks nodokļi, un tā nomaksās visiem cilvēkiem, kas ieliek naudu mana banka, un arī visiem citiem, jo katrs 5. ir apkrāpts, tā ir nacionāla katastrofa. Un tā kā mums pozitīvi plāni pa visu ir. Bet tas ir šī dzīvē vai nākamajā dzīvē? Nav, šī dzīvē nekas nenotiks, bet nākošais gads jau būs tas cita dzīve. Actually, tā nebūs cita dzīve. Tas turpinājums, tikai būs ilgāk un priecīgāk. Jā, priecīgāk, daudz priecīgāk un ar citām planētām. Bet ķermeņi mums paliks tie paši? Jā, es to tik smalki es tā arī nezinu. Es domāju, ka būs tie paši, tikai viņi būs atjaunoti. Tā jau tagad cilvēki runā par TV, runā, ka cilvēki varēja būt nemirstīgi, ja, un jau tagad, ja, tā kā, jā, ilgāk var dzīvot 1000 gadu un tā, tad priekš Dieva tas nekas nav. Actually, mēs lasām Bībeli, tad tur bija, kad Noas, viņam bija 660 gadi, kad bija tie pūļi.
Tā kā agrāk cilvēki dzīvojuši 1000 gadu, bet pat cik viņi pat daudz grekos, Dievs nogriez to līdz 100 gadiem. Tā, un tagad viņš pagarina atpakaļ. Man ieteikums visiem politiķiem, kas izmanto savu dienas stāvokli, tu gūt kādu labumu, tu apstāties, lūdzu apstāties, tāpēc, ka Dieva dievišķīga tiesa ir klāt, nākošu gadu jau. Un visi jūsu grēki būs visi zinām Dievam. Enģeli to visu jau zina. Tā kā man ir tāds ieteikums apstāties un stop tu zakt un taisīt korupciju un visu pārējo sliktas lietas. Labāk taisīt labas lietas. Tas man ieteikums.